Sveicināti, draugi! Laba diena jāiesāk ar kārtīgu šāvienu. Un šajā reizē Meža taka iesāk arī jaunu, ļoti interesantu, Latvijai nepazīstamu projektu. Saucās Laukkirbju atjaunošanas projekts. Magnus Pelts, mans draugs, ir šī projekta idejas autors. Viņš te ir pabeidzis 3 gadu profesionālā mednieka apmācības kursu Vācijā. Vācijā laukkirbjas atjaunošana ir sen jau pazīstama, ar to nodarbojās. Latvijā tie mednieki, kas medīja jau vairākus 10 gadus, noteikti atcerās tos skatus, kad laukkirbjas mēs daudz redzējām mūsu laukos. Tagad, ja godīgi, pēdējos gados es gandrīz neesmu redzējis vairāk. Un tad Magnus iniciatīva ir vienā Līgatnes reģionā iesākt projektu Laukkirbjas atjaunošanu. Par to, kas par projektu, ejam noskaidrot, bet tikmēr padomājiet, ko mēs šeit medījam. Tātad ir slēpnis lauka malā, ūdens tilpnes nav tūmā, mums ir bises un ir agrs rīts. 3 years education program, that sounds very serious and It is, I can tell you. comparing to what the Latvian hunters have to teach, just a couple of weeks. What is exactly those 3 years, what the knowledge is, what you as a professional hunter are learning? Well, when you do your hunting license, you learn everything about the animals, how to hunt them. That's kind of the basics. The professional hunter system is the first year is at university, so plain learning theoretically. And then we have 2 years where we go into hunting grounds, where there's a hunting master, which educates you. And then we have 5 days of exams in the end. What you learn is, of course, you go far deeper into the topic of animals. So you learn everything about them. And then you are more or less getting into this management of hunting grounds, which you don't learn in a hunting license, not at all. So, there's another one coming. So that is what it's about, to really maintain an area, to do the predator control, to do a small game advertisement, that they have a good thing. So you really manage. It's also about the ground. planting, what plants is good. Yes, this everything. area, Everything in between. What do they eat in the winter? What can they eat in the winter? Do we have blooming fields for the summer? We can put cauliflower out, that they have something that grows high. Even in the snow, they find it in the winter. So you really maintain an area to the better for the animals. Because in the hunting law, it says you can shoot them, but you have to manage them as well. And this is actually what we are started doing today. Yeah. Is predator control, I would say. It is. That's a very, very important part of small game managing. Because what they need is they need food, they need cover, and they need less pressure from predators. Otherwise, they won't survive. So, Laukkirbja project. Yeah. How did you came up to this idea of reintroducing them in Latvia? Well, the thing about the Laukkirbja is that they have been around with humans, with agricultural land, for the last 200, 300 centuries. And all of a sudden, in the 1980s, they kind of completely disappeared in Europe. So the population broke down by 95%. Not only in Latvia, also in Germany, in the rest of Europe as well. And the idea is why? Why did that happen? In Germany, the Laukkirbja is still huntable, but we don't do it anymore because the numbers are just not there. So we say, okay, if we have 25 on 100 hectare, then you can start thinking about hunting them again. In Latvia, they are out of the law. They are not huntable anymore. But still, it's our duty as hunters to do something for the small game, if huntable or not. And we always... Well, the anti-hunters always come is if we do something good for an animal, their argument always is, yeah, you just want to shoot it later. And with the Laukkirbja, they don't have this argument because we can't shoot it later. Still, we are doing something very good. And if the environment for the Laukkirbja is good, then it's good for the pheasant, it's good for the kiewit, it's good for any other small animal which is around. So we are doing a very good part of maintaining really the area for the small game, which in Latvia is not very popular because you have so much big game with moose and wolf and red deer that the poor small game gets a bit too short. Yeah, we should maybe
do more attention on the raccoons, minks, All these all these predators, which are not exactly. too The much foxes, top predator number one, definitely. And it's more or less coincidence if someone shoots a fox here. yeah, not with It's the reason. sitting somewhere and then it passes by. But not many people go directly and shoot foxes. You can call them, you can trap them. There's so many ways to control the predators. And people just don't do it really. What is the three pillars to reintroduce Laukirbe in Latvia, and how long it will take? For Laukirbe, it's quite easy because they like our agricultural land if the fields are small. What they need is just three things. The one is cover and shelter. So if the weather is bad, they need to be under something that they don't get totally wet, cover that they are not seen by the predators. Food, of course, they need to eat something. That's also very dependent on the weather, which we can't change, of course, because when they hatch, the first what they eat is worms, ants, maggots, stuff like this. And only later, when they grow up, they go on nutrition, plants, grass, and leaves. So we have to provide at the right time the right nutrition. That's the second one. And the third one is a very, very intense predator control. Because if there are still foxes running around or crows flying around, then reintroducing a species which is nearly extinct is impossible. be impossible. It's not possible. Tātad, draugi Mīkli, ko es uzdevu sākumā, ko mēs šeit darām? Mēs iesākam Laukirbes atjaunošanas projektu, kas aizņems gandrīz gadu un sastāv no 3 galvenajām lietām. Plēsēju kontrole, vides izveide un piebarošana. Tagad ir novembris sākums un līdz pat februāra beigām mēs nodarbosimies šajā konkrētajā apvidū ar plēsēju kontroli. Un tas, ko mēs šodien sākām darīt, tas ir vārnu medības. Es domāju, ka ļoti rets un nevisai populārs medību veids šobrīd, ja, bet vārna un žagati ir medījami putni, un ja mēs painteresēsimies, tad viņi ir tiešām viena no tiem plēsējiem, kuri sevišķi Laukirbē ir, kā teikt, ienaidnieks numur 1. So the crow hunting is not very common in Latvia. No, that's the thing. It's funny because that way of hunting is so thrilling. You really have to plan. You have to know where they are flying, when they are flying. Then you have to build a blind that they don't see you. You have to put the decoys out. It's a lot of action. For me, it's very interesting, and I don't really understand why people don't do it. If you ask someone hunting seasons of a crow, who can tell you? 15th of June, we know. Not many. Same with the caller. How many people have a rodeo caller? Nearly everybody. Yeah. How many have a crow caller? Hardly Not that many. And that is a bit of a pity because that's such a thrilling hunt and you do very good for the small game. What is the specific? What exactly we need? What is about the blind? Well, How it's have to be? No roof, I see. No roof because they fly over and you have to shoot You up. have to shoot hard. They never land, or nearly never land in the decoys. Yeah. So you don't have to shoot straight. You just shoot up. So they will make... So what's important, like this one is, normally you say chin high. You sit there, down. Very important is this part that you can look through. You don't have to look over because then they see you. They have a very good eyesight. So you go through here, you can see them coming, and then when they are in reach for the shot, you get up and then you can shoot. Otherwise, they are smart. The color, can you show it? The color, is it something specific? Yeah, well, it's a crow caller. This Yeah. one is from Primos, which I like the most. They make very good callers. And the idea is that the crows fly over. They see you, and then they make sounds. And you answer. That's the thing. And you answer always in the same way as they do. If they make one, you do. If they do twice or 3 times, you answer exactly the same. They communicate. You don't have to call them in. That's usually not necessary because they are flying around, spreading and searching for food anyway. But to get the attention on the decoy, on the picture which you have there, then you answer. And they think a bit like humans. They have this suspicion see. If something is wrong, they don't really come. And if they see there 10 decoys sitting there, which they think are crows, and they fly over and they make noise, and nobody answers, they Which is start not- being not suspicious. normal, yeah. Exactly, so that's why you have to call them. Let's check the decoys. Yeah, let's go.
So, tādi izskatās šie te mānekļi. With the decoys is a little bit the same as with the goose hunting, as many as Yes, possible. the more the better. That's definitely the case. We colored those that they really look like the Latvian crows. Because they used to be black already. They used to be normal black, like we have them in Germany. I bought the decoys in Germany. Yes, the more the better. So you start with 10 something, and when you shoot a crow, you can easily put them, the dead ones, in the picture. The only thing is they shouldn't look dead. You know, if they're lying on the back with the wings like that, Doesn't work. crow flies over, sees, oh shit, there's something not good. So you just grab them, put them out, and then it grows. I That's see, the but idea. they are not shining also. This is a kind of special material. It is, yeah, but Bit seriously, like velvet. a crow still is a medium-sized bird with a small brain. They are not flying over and think, oh, that's shiny, that's not shiny. No, They no, don't not do so it. They careful. see that's a crow and that's it. You can even get the Latvian ones, the gray, black ones, if you just have black decoys. Even that works. That works. So they are not that picky on that. What would you say? How important it is to hunt these Crows. crows? Very, very important. As I said, the fox is definitely top one predator. Yeah. And then, which many people don't really understand, the crow is number 2. More than badger, more than raccoon dog, more than martins, even more than the birds of prey we have, because those, they eat everything. The young ones, the eggs, and the old ones. So if you don't maintain your crows in the area, partridge will never have a chance to grow. It also not only for the partridge. For everything. For It's for everything. everything. They eat young hares. They eat young rabbits. They eat what they can. And this is get. what the most people cannot imagine. Like it's Yeah, not a but big bird. if you Google if Google around in the internet, you will find a lot of videos of crows this size or the normal black ones eating really big, like rats and hares and something. They can and they do, because they go on the eyes first. They blind see- them and then They on the yeah. prey. Yeah. Yeah. So they get the eyes out, and then it's easy. But they do it. Cruel, but they do. Un te mums jāatcerās, mednieku pienākums ir, kā teikt, visu dzīvnieku regulēšana un lielo mazo plēsēju regulēšana. Un šis ir labs piemērs, ko mēs varam mācīties no mūsu vācu kolēģi. Laukirbes projekts tikai uzņem savus apgriezienus. Un pirmā stadija, tas pirmais galvenais pilārs ir tikt galā ar plēsējiem objektā, kur mēs plānojam atjaunot laukirbi populāciju. Pagaidām vārnas, vēlāk sezonas gaitā jau lapsa, citi plēsēji. Tad pavasarī iestādīsim, sagatavosim vidi tādu, kas laukirbē būtu izdevīga un ērta piebarošana. Un tad jau laukirbju atgriešana atpakaļ līgatnes pusē. Interesants projekts, kurā es gribu aicināt arī jūs iesaistīties. Raidījuma beigās titros būs e-pastiņš, Laukirbes projekts. Atrakstiet, ja jums ir novērojumi savās medību platībās, kur joprojām vēl mēs varam sastapt šo brīnišķīgo putnu. Bet novembrī dienas kļūst arvien īsāks, tāpēc ir jārosās, un šodien jau pārslēdzamies uz citu vietu, braucam ciemos pie Mārša Mūrnieka. Paskatīsimies, kā iet ar bebru monitoringu. Arī viena pozīcija, kur medniekam būtu šobrīd aktīvi jādara. Jo re, kur ir koks, kur viņš bija piesiets. Šais koks bija iespējas te zemē. No. Un tagad koks ir izrauts ārā. Jā. Tad kāds ir nočiepis viņu. Jo re, šitais koks bija iesprausts zemē, lai pie viņa bija piesiets vienkārši. Tu gribi teikt, ka principā pirmais, ko mēs konstatējam, ka divas lazdi nofenderēti. Man ir tādas aizdomas, jo tas viens, kas bija tālāk, bija tā kā, viss bija tā kā labi. Es vēl piezinīšu čaļiem paprastīšu, jo viņi jau redz, ka te nevarēja baigi ielikt. Nu, nevar tā kā pateikt, ka viņš te ir bijis ielikts. Bet kā šī vietā izvēlēties jūpu tomēr platu? Nu, redz, te ir dziļš, Jā, te aiziet uz seklumu. jā. Nu, viņš ies vienmēr pa to dziļo vietu. Un te viņš jau ir pieredzis līst te cauri apakšā. Nu, tad tos lazdu šitien te pie malas pieliek. Šitien te varbūt iesprauž kaut kādu žagariņu vai neiesprauž.
Un viņš jau līdīs. Bet, ja tu saliks kaut kādus kokus baļķus, tad viņš vairāk nelīdīs nekā līdīs. Nu, labāk, ka viņam tā vidi ir pazīstama. Jā, bet vēlāk liksim. Nu, kā viņš ir, kā es smējos, ir tā, kad kad tu ej savā dzīvoklī samiegojies uz hauziņu. Tu ej tur tos... Automātiski. To slēdz. Attaisi tur durvis kaut kādas. Tu jau zini, kur ir. Kāpēc tu uz atspērs uzvērs? Ko tad? Tu miet. Šito? Jā. Tā tu liks iekšā, Es viņu tā likšu iekšā, es tur nečakarēšos daudz. Vienīgi tas, ka viņš ir pa garu, nu te es varu parādīt vienkārši uzfilmēt. Es varu uzfilmēt, kā, teiksim, ielikt kaut kādā šitādā vietā. Ja to baigi negribās brist ar tevišķi uzpludinājumos, tā kā nolaiž, ja? Tur ir tās dubļi, visi tās ņēgas, nu, ka tev ir grūti krāpīt. Teiksim, tad tu paņem šitādām vietām viņu uzliek. Un hops. Gan pieliec šitā te iekšā un viss. Pirmo reizi redz, ka tā atspēr uz augšu, jā. Ko? Jā, pirmo reizi redz, ka atspēr uz augšu, tā liek, jā. Un tev, kā viņš dubļos iekarās, ja? Jā. Viņš paliek. Un tā, lai tas ūdens bišķi, ka iet pāri viņam. Jā. Viņš uzreiz redz, ka tur ir... Šķērslis, Un, viņam viņš jāiet iet. apakšā. Bet ir viena baigā fīča te visai pavisam pasākumam, redzi? Ja viņš šitā liek, tad ir vēlams šitās te atstāt no apakšas. Jo tā kā ūdens kritīsies, viņam baigi nepatīk, ka te kaut kas priekšā acīm. Aha. Viņš tāpat tā savu vēdru piespiedīs. Jā, te viņam būs brīvs skatiens. Ja, tas ir, ja tev nokrītās ūdens, kad nolaiž aizsprosts un suņi nav izdzinuši. Tad es parasti šitā te viņu liek. Ir jau arī, ka tā ieskrēs, bet šitā ir ražīgāk. No apakšas, jā. Jā. Nu, Bet tā apakšā jau taču arī drošinās, vai ne? Tagad nodrošinās. Tagad nav, viņš tikai uz šitā ir nodrošināts. Jo. Bez, ja tev nav šitā te štrunta, tad ir baigi grūti uzlikt viņu tā. Tad redz arī viss ar drāti piesiets, lai viņš stingri stāv riktīgi. Un pa vēlam tur nav starpības. Un tad uzliek šito te štruntu virsū. Un tad tagad jau mēs varam Droši paņemt šito nost. Šito virsū. Vēl baigi interesanti. Džeki teica, ka to slazdu ņem. Es to arī par to nebiju domājis, bet tā ir baigi labā lieta. To es nesen arī tikai piefiksēju, ka tā viens bija pats āstīt. Šitā te, ka var paņemt, ja? Turē. no apakšas, jā. Bet šitā te, ja kaut kas notiks, tad tu dabūsi pa šejiem. Tāpēc vienmēr vajag ņemt tomēr šitā te, tas ir riktīgi labs komentārs. Izrausies. Tev izrausies, tev nekas nebūs. Jā. Ja tu paņems no apakšas, tad tev iesitīs roku vienkārši. Iesit roku, nu, ja tu esi divītī, pofīgi. Ja tu esi vienītī, tad, brauc ar mašīnu, tā ir lā. Jā, neatspiedīs. Vai ne? Jā. Visu, tagad tu redzi. Un tu liec parasti uz otro to aizslēdzi. Es neesmu ievērojis kādu starpību. Pilnīgi. Jā. Ir kā stingrāk ciet, jā. Tur. Tagad ir. Šito. Pastāv šo cemīti. Tā kā tu redzēji. Es redzu, te divu garumu Jā. taisīt, jā. Tas ir caunus lazdam. Šitais mazais, jā. Un šitais ir bebrs lazdam. Jā, tātad tāds vēl Rīgas pirmo reizi ar tādu redz. Tas tev paši izdomāts. Es viņu nošpikoju no tāda džeka Toma Florīna. Viņam YouTube kanāls, viņš ir kanādietis. Bet viņam bija savādāks. Viņam bija tāds regulējams, tāds ar atspirīti. Nu, lai tu vari visādiem. Es kādreiz tādus uztaisīju, bet es sapratu, ka nav jēgas, jo mums ir divi izmērs lazdas, tas vienam otram iekar kaklā kā bocmaņa silpiņa. Un te sanāk tā kantīte. Jā, lai viņš neizraujās ārā. 100% droši, jā. Un viņu tu vari ar šito sāģēt iemest mašīnā, aizvest, kur vajag. Var arī, mēs citreiz izmantojam tās karabīnas, kas ir celtnieks, zini, tas klik lielo. Tad tu vispār viņus visu ziemu var vaļā nelaist. Nu, jo baigi ilgā laika paņem visu tā likšanu, un tev vēl pļukš viņš izsit. Un tev visu dienu jau tā ir, cik viņi gara. Precīzi. Cik viņi ir gara. Tā, nu šeit es skatos, es divvirzienu ceļā ielicis iekšā, kur iet uz leju un uz augšu. Jā. Bet acīm redzot, es saku, kaut kas nav tā kā riktīgi viņam paticis, vai nu laika apstākļi, vai vēl kaut kas. Es parādu, kur tu esi ielicis labi. Nu, re, kur te ir
viens, kur viņam vajadzētu tā kā nākt augšā. Tā izskatās. Nu, ka viņš tur ir tūlīt trepīts. Tas ir pareizā kustība, pa labo pusi uz augstu, kreiso uz leju. Neko viņš ir. Tas slasts. Nu, tāpat kā mēs tur ielkam. Jā. Viņi ielien. Nu, tad mēsim pievilkt viņu. Bet te jau nevar rekt, viņš būs ārā. Viņš mums jāieliek tā, ka viņš ir bišķi zem ūdens. Un otrs ir otrā pusē, tur, lai viņš kā nāk lejā. Nu, ja viņš kā nāk, viņš kā pa slitkalniņu maustā, jau viņš uzreiz iet iekšā ūdenī. Skatos, šo tu neesi piesaistījis. Ir piesaistījis. Teorētiski varētu te vai būt tā slikt, ja? Kaut kur. Nu, jau reiz viņš Kāds dziļums jāpatāvs. tur viņš nāk, ja? Tagad. Nē, kāja, netāv. Ko tu? Es mukiet lejā, jā tā. Te klasiska situācija, kad tātad liels uzpludinājums, bebram perfekta dzīvotne, bet tā noķert viņu, kurā vietā viņš tur nāk ārā, tur viņam viss iespējami. Ka viņš riktīgi kaut kur iet baroties. Jā, te viņam patīk. Nu, un tad es saku, ka var. Man kaut kā vienmēr ir veicies, kad ir uz to lejā šļūkšanu. Aha. Kāpēc viņam tagad nepatīk? Nevar saprast. Tad kā tu izvēlies vietu saunas slamatē? Kur vairāk pēdas? Ziemā sniegs ir, pēdas ir, tur arī liek, un viss, kur kā tur daudz nečakarējos, jo, kā es tad minēju, mašīnā vajag sniegu, augstumu un badu. Tie mums labākie draugi. Un tad, ja ir, tad atrod to piemēroto vietu, un te mums tāda demo vieta vairāk, ja? Bet te arī bija noķerta viena, jo viņa šiverēja apkārt pa māju, mēs domājam, jānoliek tādā redzamā vietā, vienkārši izvilku un atstāju to slāzdu, tā viņš te stāv un redz labi vien ir. Vienkārši parādīšu, kā es to daru. Nu, kā jūs te redzat, te ir tāds klucīts uztaisīts. Šitien te caurumtiņš šite piesien esmu. Tad mēs tu uzliekam to lamatiņu. Tieši tāpatās kā to bebru lamatu, ka liek. Vienīgi rokām var uzvilkt. Nu jā, šito var uzvilkt, bet tā, kad tev viesit pirkstus iekšā, tad ir atkal baigi bēdīgi, jo vienītī dabūt vaļā ir baigi grūti. Te mēs uzliekam to otru pusīt virsū. Un pieliekam viņu. Tā te arī pieliekam, jo te jau, ka viņš ir tik augstu dabūts, tad viņu kā var ņemt nost. Tad barību mēs likt šeit, Barību piesien te caurumtiņš ir svaini uzliek te. Tā, akurāti. Un, jo tad, kad viņš izšaus, nebūtu garāks, tā būtu labāk. Tā, kad viņš viņu izšaus, tad parasti viņš to spaini aizsit projām, un viņš paliek karājoties. Nu, tas slasts šitien pie tā visi. Un tā spainim tā ideja ir, Lai putni netiek klāt. Var arī taisīt kaut kādu slotiņu vai vēl kaut ko, bet spainis pagaidām ir vislabāk sev attaisnojis. Tas ir tas, ko tu liec kā ēsmu klāt pārsvarā. Kas paliek pāri. Nu, tur bebra kauliņi kaut kādi, tur galvu pusi vai kā. Vienreiz es pat noķēru uz tādu mazu mednieku desiņas gabaliņu mēs laukos. Es redzēju, ka bišķi stropā ir, ka ir lauzies iekšā, izvilts madrets, bet nebija tur ticis, aiztaisīja visu ciet. Un es visiem saku, atstājiet kaut ko uz slāzdu uzlikt, un man meita saka, reku, man tāds desas gabaliņš palika pāri. Un to uzliku un noķēru viņu, jo viņai ēst gribās, tad tur sniegs līdz celim, kur te viņi var aiziet uz tādu mednieku desiņas gabaliņu uzcerāt. Tad vēlreiz galvenais princips, kad iet un ko skatīties caunas medījot? Pēdas, un tur, kur viņi uzturās.